Sveiks, dārgais skatītāji un klausītāji Pārlielupē. Tēs, Konstantīns Zelčs-Vuškāns, un šodien mani ciemos neviens cits kā Mārtiņš Daģis. Sveiks, Mārtiņ! Čau! Sarkanbalts, sarkanas rozes, neklusēt pamatu dod. Brīvību pameta prom, malā ar skatienu pavadu to, jā. Saurēs savu garsmalas loku, nokrāso melus, ko ekrānā dod. Man spēks ir mums kabatā blakus pie rokas, pastāsti tālāk šīs domas. Atkal jau pārņēma tumsā ar kapuci galvā pa netīrām ielām. Es eju to pretī, jo tu mani cienāsi. Vienādi esam uz āķi kā sienāži. Domā, ko runā, kad runā, ko domā. Un netraucē, kad esmu kreisajā joslā. Ja vajadzēs, savilkšu pasauli jostā. Tā, lai es sajūtu postāžu. Vai tu esi gatavs, Mārtiņ, brīvai atmosfērai, darbam, atpūtai, dzīvei un celt Jelgavu? Vienmēr gatavs. Tas ir tas, kas cilvēkiem jādara, tas, kas vēlētājiem jādzird. Šodien mums ir, dārgais skatītāji, podkāsta tēma, kas ir Mārtiņš Daģis. Visi mēs zinām smaidīgu, jaunu, atraktīvu cilvēku no priekšvēlēšanu kampaņas, no video, no iepriekšējā Jelgavas domas sasaukuma kā deputātu. Tagad mēs viņu redzam jaunā ampulā. Kāda ir sajūta? Sajūta ir tāda, ka es to nebiju plānojis ne pirms vēlēšanām, ne vai arī kādas dienas pēc vēlēšanām. Sajūta ir laba, pacelājoša, tāds nogurumiņš mazliet, bet kopumā tāds iekšā sēž tāds vēlniņš, kas stumda darīt. Darīt. Man tas patīk ritīgi. Kā vispār no bērnu dienām tev ir bijis? Arī tad tu biji tāds darītājs, gāja pa priekšu vai vairāk tā kā bija tāds klusāks bērns bērnībā? Labs jautājums. Es domāju, ka es nebiju ļoti kluss, bet es visu laiku kaut ko arī darīju. Tā skaitā tur mācījos diezgan labi, kaut gan kā salīda galvā pašas tās mācības, un tad basketbols, kaut kāds futbols, sportošana, šahs. Visādas aktivitātes, tas ir no pašas bērnības, un tālāk jau skolas laikā arī tādas debates, skolēnu pašpārvalde, bet man vienmēr paticis kaut ko papildus darīt. Ok, tas ļoti labi. Kurā skolā tu mācījies Jelgavā? Kurā bērndārzā tā sāks? Ja tu prasi par bērnību, tad uzaugi tādā ciematā kā Misa. Līdz vecmanieku pagasts Bauskas novads tagad. Ok, Misa. Jā, viņš neliels ciematiņš, zem 1000 iedzīvotājiem, līdz kaut kādai 4. klasei. Un tad uz Jelgavu. Ok. Un Jelgavā 4. pamatskola tajā laikā, kas ir saucamā Čekas mājā 2 gadi, un tad valsts ģimnāzija. Es, kad iestāju, sāku mācīties, tā bija vēl 2. ģimnāzija, un tad viņi kļuva pa valsts ģimnāziju tajā laikā. Ok, tad tu tā kā neesi dzimis Jelgavnieks. Es esmu dzimis Rīgā, jā, bet tad vecākiem piedāvāja. Misā bija uzcelta skola, padomu laiku beigās ar lielu sporta zāli, tad jauna skola 84. gadā laikam. Un vecākiem piedāvāja dzīvokli, līdz ar to mēs dzīvojam tur, un tad, protams, ar laiku Jelgavu. Ok, Jelgava tad kļuva par tavām mājām, un tad skolas laiks jau ir šeit. Pirmie tādi iespēja bija tev par Jelgavu, kad atbrauc šejieni. Noteikti kaut kas ir palicis prātā, kaut kāds blēņas, kaut kādi. Tas kaut kas tāds pirmais, kad iepazīšanās. Zini, kā tu ienāc jaunā pagalmā, noteikti tur jauns kaut kas, nebija tā? Nē, zini kā, man laikam nav tik laba atmiņa tieši par bērnību, man ir kaut kāds spilgti momenti, bet mums nebija tā, ka Jelgava bija nepazīstama, jo vecvecāki šeit dzīvoja. Tu braukāji šajien? Mēs braucām ciemos pie vecvecākiem, ik pa laikam, un tā kā nebija tā. Man viena no pirmajām atmiņām, es neatceros, vai mēs jau šeit dzīvojām, vai bijām ciemos, ka mēs uzkāpām uz tās pašas mājas jumta, kur šobrīd dzīvoja 5 stāvu mājas, mājas. Un, kad paskatījāmies par malu lejā, tad man bija bail drosmīgi no augstuma tajā laikā. Un tā ir viena no manām pirmajām atmiņām Jelgavā, bet kopumā pozitīvas atmiņas. Jā, bet tu redzi, nebaidies no augstuma, tomēr tajā ziņā, ka tu tagad vajag augstu kāpt savā karjerā, tad tu nebaidies. Jā, es varu nobijies bērnībā un pārgāji. Varu medību tornī arī uzkāpt, nav tik traki, jā. Tad ģimnāzija. Kur ģimnāzija? Jelgavas valsts ģimnāzija. Jelgavas valsts ģimnāzija. Pirmie tur kaut kādi iespējas, kautiņi, panākumi akadēmiskie.
Kautiņi baigi daudz man nebija. Tie bija varbūt bērnībā tajā misā. Spēlējot basketbolu, jā, tur, zin kā, ar komandas biedriem mums tur bija, gan komandas biedriem, gan kaimiņiem mums tur bija tāds rivalries, varētu teikt. Bet nu nē, jau tā arī, ka tur nekad nebija tāda laušanās vairāk vai išķī. Bet nebija, tā ideja nekad nebija, ka tev tur otru vajag. Es sapratu, vienkārši noskaidrojāt to ziņu. Bet, es nekad neesmu bijis tādā ziņā, man liekas, skolas laikā vai kā. Neesmu nekad bijis ar šādu baigo novirzi. Un tad tu biji tajā ģimnāzijā, jā? Un tad pirmā mīlestība. Jā, tas, protams, skolas pirmā mīlestība ir ģimnāzija, jā? Nu, ne skola, bet skolā, jā. Skolā, jā. Un tad, respektīvi, tālāk. Izvēle iet mums par labu Mārtiņam Daģim jurisprudenci. Man liekas, jāsāk varbūt bišķi ar to skolas laiku, jo tas, man liekas, tāpēc arī ejot kādām karjeras dienām, jaunieši vienmēr saku, ka tu jau patiesībā lielā mērā skolā viens ir tas, kur tev priekšmeti patīk, kur tev patīk tieši, varbūt padodās. Un otrs, ko tu dari ārpus stundām. Tas jau tev pa lielam var izmēģināt dažādas lietas. Ja es padziedāju 2 mēnešus korī, sapratu, ka es nemāku dziedāt. Es pirms tam jau sapratu, ja. Bet tā ideja... Dejot? Dejot, es dejoju bērnībā modernās dejas. Pišķiņu pāris gadus, jā. Tā kā dejošana nav tik slikti, bet man neaizvilka pašam, piemēram, tautas. Bet skolas laikā basketbols, sportošana, šahs, debates, skolēnu pašpārvalde. Ja, tas jau velk uz tādu argumentēšanu un iesaistīšanos tādā sabiedrības pārvaldē. Manuprāt, man arī padevās tās lietas, tāpēc šodien arī loģiski tas viss noved pie jurisprudences. Ok. Bet, respektīvi, bija tāda kaut kāda olimpiādas uzvarētas, kaut kas tāds, kas kaut kādā priekšmetā labāk gāja? Es nebiju varbūt teiksim, tur kaut kādā valsts līmenī vai varbūt pat pilsētas uzvarējis, bet gāju uz ļoti daudzām olimpiādēm. Piedalījies? Fīzika, matemātika, valodas, geogrāfija, vēsturē. Man padevās daudzi priekšmeti. Un kas tev bija mīļākais priekšmets? Fīzika. Fīzika? Wow. Jā, tāpēc es arī sēdēju universitātē. Tur bija 4 prioritātes jāatzīmē un ilgi domāju starp kaut kādiem programmētājiem, fizmatiem un juristiem. Izvēlējos juristus beigās. Patiesībā tur uz vietas sēžu. Nē, ļoti labi, ka tu izvēlējies juristu, tāpēc es domāju, ka diez vai mums te būtu jauns mērs Jelgavā, ja tu būtu izvēlējies fiziķis. Nezinu, fizmatiem jau var nav gājis sliktara, kur Epša bija ministra prezidents. Un, jā, bet tas nebūtu Jelgavā, tad būtu kaut kur nacionāli vai globāli pārstāvēt Latviju. Tā kā, paldies Dievam, ka tu izvēlējies jurisprudenci. Un tad jurisprudenci, jā, respektīvi tava alma mater. Latvijas universitāte? Latvijas universitāte, visi 5 gadi. Arī studentu pašpārvaldē darbojos kaut kādu brītiņu pirmajos gados. Pēc ātri jau kādā 2. kursa vidū sāku strādāt tiesā. Okay. Kā tiesas tiesā tu strādāji? Administratīvajā apgabala tiesā. Wow, tu tikko bija izveidot? Viņa bija 4 gadus, kā jau izveidota. Jauna tiesa. Kruta. Tas ir ritīgi forši, ka tu ienāc tādā iekšā jaunā, pirms tam nebijušā institūtā un sāc strādāt tiesu varā. Tas baigi forši, man liekas. Jā, tas bija ļoti vērtīgi, jo arī, man liekas, tajās studijās pirmajā gadā tu saproti, kas tev patīk. Man ļoti iepatikās cilvēktiesības, publiskās tiesības un administratīvā tiesa bija ļoti loģisks solis. Tur sākumā gads kā tiesaišu sekretāram, visu iemācīties, un tad jau kā tiesnešu palīgam jau bišķī darīt tādu juridisko darbu reālu. Ok, tas ir super, jo man liekas, ka Latvijā daudzi cilvēki, kuriem, manuprāt, būtu jābūt politikā, dēļ viņu godaprāta, dēļ viņu zināšanām, vispār harizmas un stājas, viņi nav tajā politiskajā vidē. Viņi ir tiesās, advokatūrās, prokuratūrās, tur Eiropas cilvēktiesību tiesa, Eiropas kaut kādā, ombudos, kur tik vēl nav sagājuši. Ģenerāladvokāts mums bet viņiem būtu jābūt nacionālā līmenī, jo mums liekas to talantu drusciņu izkaisīt pa to pasauli, vai ne? Jo daudz ko arī paņem mums tur kaut kāds, piemēram, militārais dienests, policija, ugunsdzēsēji, un tad mums ir diplomātiskais korpus visiem, un tad viss tie kaut kur aiziet, un tad mums paliek tas, kas paliek. Jā. Bet tu esi vismaz šeit, tas ir ļoti labi, zin kā, jo kaut kur aiziet projām, Jā, es esmu šeit, man patīk Jelgava, tiešām no sirds 5 gadus, kamēr studēju dzīvoju Rīgā, bet man
teiksim, arī tie studiju balīšu gadi bija forši, bet ejot uz beigām, tiem studiju gadiem saprotu, ka īsti Rīga nepatīk un gribās atpakaļ uz Jelgavu. Tā es arī esmu atgriezies šeit. Bet tas, ko tu teici par to, ka starptautiskajā arēnā mums tur viss nosmeļ tos labos prātus, zin kā mēs gribam arī, lai mūsu starptautiski labi pārstāv, nevis tur Atis Lakteris ar Nothing Special. Ja? Nē, viss kārtībā. Mums vajag, lai mūsu pārstāv starptautiski gudri cilvēki, un es esmu tikai par to. Bet tad, kad viņi aiziet vietā, tad ļoti bieži iztrūkst tā kontinuitāte. Respektīvi, viņi nav to sagatavojuši to materiālu vai to paudzi, kas ieņems viņu vietu. Un tur mums ir kaut kādas brīvās vēlēšanas, kaut kas kaut kur atnāk, kaut ko ieceļ, ja tur bez konkursiem vēl kaut kas. Un tad sākas problēmas. Bet šī gadījumā izvēle jurisprudence, un tad kaut kādā brīdī Mārtiņš pāriet no jurisprudences uz advokatūru. Ja? Tad tu esi tiesu izgājis tagad, un tad ej uz advokatūru. Ja? Jā, principā beidzot studijas, es vēl strādāju tiesā, un uzreiz pēc tam no rudens sāku strādāt tādu kā birojā, Borēnišs tajā laikā, pēc tam viņš reorganizējās. Tas bija tā kā tos, kā viņi to pareizi sauc advokatūrā, nevis skolotājs, bet sensejs, jā, vai kā viņas tur pareizi sauc. Jā. Vieta, kuras iemācījos, kas ir advokāta darbs. Jā, tu biji tā kā palīgs sākumā. Es biju sākumā vienkārši jurists, tad advokāta palīgs, jo tur vajag kaut kādu stāžu, lai turētu iestāties. Jā. Tad advokāta palīgs un pēc tam jau advokāts. Bet, principā jau tu dari līdzīgu darbu visā tajā periodā. Nē, tas ir skaidrs. Vienkārši, kāpēc uzreiz tā valsts pārvalde neuzrunāja līdz galam, gribējās tomēr to advokatūru izmēģināt. Jo, viens aspekts, ka valsts pārvaldē tajā laikā, es nepētīju, bet skaitījās maz tas atalgojums, protams, negribās par neko strādāt. Otkārt, advokatūru uzrunāja vairāk, un man liekas, advokatūra man ir devusi iespēju visus šos advokatūras vai biroja gadus, sauksim viņus tā, arī darīt pro bono lietas, iestādē tev īsti mazāks iespējas. Priekš skatītājiem, kas nezina, kas ir pro bono latīniski, ko tas nozīmē? Tas ir bezmaksas juridiskā palīdzība, un man visus šos gadus ir bijuši divi tādi pamat organizācijas, ar ko es strādāju, un tad papildus vēl kaut kas klāt, bet viens ir Jūrmālas aizsardzības biedrība, kas ir cīnās par tur kāpu apbūvi un visādiem oligarhiskiem izgājieniem Jūrmalā. Un otrs ir invalīdu un viņu draugu apvienība Apērons, kas ir par vides pieejamību, personu ar invaliditāti tiesībām. Jā. Tas otrais man ļoti uzrunā. Jā, un otrais ir, principā, vides tiesības un cilvēku tiesības. Jo tas pirmais, man liekas, baigi grūts tās vides tiesības, jo tur vienmēr ir tās privātiesas, tiesības un vispārējais privāti īpašumu, un tad tur ir cilvēks izcēls daudz naudu izmetis, un tad viņiem paskanēt, tu nevarēsi. Jā, tas ir sarežģīts jautājums. No otras puses, tur arī, teiksim, visā šajā darbībā, kas ir tā bezmaksas juridiskā darbība, tur ir labi spriedumi arī nākuši no senāta, piemēram, Jūrmālas aizsardzības biedrībai, par to, ka nevar gluži pašvaldībā zemi, piemēram, kāpās, jo viņi ir paredzēti visai sabiedrībai, ne tikai Jūrmalai. Ja tā ir visas valsts vērtība, tā kāpa josla un tā pludmale. Līdz ar to, ka nevar tik brīvi atsavināt, piemēram, un invalīdu tiesību jomā nav īsti pareizi personas ar invaliditāti, labāk teikt, vai ar funkcionāliem traucējumiem. Tur atkal mēs 10 gadus tiesājāmies par vides pieejamību, Latvijas Mākslas akadēmijas piebūvē, un par aptieku pieejamību. Tas ir jauns. Tas viss tobrīd vēl Latvijā tas tikai attīstās, vai ne? Gan tās kāpas, gan personas ar kustību traucējumiem. Tobrīd tie institūti vēl nav noregulēti, un tu kā pionieris tajā visā iekšā, jā? Varbūt ne gluži, jā, kāpu zonas aizsardzība aizsargos likumā jau ir, bet, protams, attīstās tas veids, ka tu aizvien vairāk nāk iekšā nauda, aizvien vairāk grib apbūvēt. Savukārt vides pieejamība, bija ļoti, man liekas, padomu laikos jau, kā mums teica, cilvēki ar invaliditāti nav. Vai nebija, ja tev vidas pieejamība vispār netiek domāts būtībā, tad sāk valsts par to domāt, izdod normatīvus, bet, kā saka pats Apērons jau tajā laikā, ka tev, ja ceļās ar imīta, pat, ko es redzu pretī, ja viņi izdomās vidas pieejamību, perfekti, ka tu vari iebraukt ar ratiņiem, visu izdarīt. Jo viņi grib, lai tu iepērties pie viņiem, lai tu atstāji naudu. Savukārt mums slimnīcas, valsts, visādas iestādes, arī tā skaitā pašvaldības. Tur mums gāja daudz sliktāk, aptiekās tāpat. Nē, viss piekrīt, pilnīgi viss pa tēmu, viss pareizi. Manuprāt, tādas
tādas iespējīgi tāda CV, kā saka, ja. Jo, būsim godīgi, tur bieži tā, ka tas lielākais, tas traģiskais stāsts, piemēram, tiesu varā. Mums ir ļoti daudz sieviešu. Un es tagad to nesaku to, ka man tur nepatiktu, ja, bet mums ir ļoti daudz sieviešu. Piemēram, atbrauc no ārzemēm kolēģi, tur, piemēram, no tiesu varas citām valstīm, ja, Eiropas Savienībā, un saka, jums ir ļoti daudz sieviešu. Mēs cīnāmies tieši, lai tā kā palielinātu sieviešu skaitu mūsu valstī, bet jums jau tagad būs jācīnās, ka vīrieši jāpalielina. Tiesneša amats nekad nebija interesējis tajā laikā, kad strādāja tiesā. Īstenībā, tad, kad es juristos pirmajos 2 kursos, es vairāk domāju, ka es tēmēšu tieši tiesneša amatu. Jā. Un, ja godīgi, es negribu teikt tagad, ka es esmu pilnīgi to atmetis, to variantu kaut kad karjeras, tā teikt, noslēgumā. Jo, redzēs, nevar zināt, kā dzīve pagriezīs. Es šito neplānoju, kā jau teicu, vēl ne pirms vēlēšanām, ne arī dienu vēl pēc vēlēšanām. Tā kā, dzīve pagriežās dažādi, ir vienkārši jāpieņem lēmumi un jādara. Nē. Viss kārtībā. Latvija ir ieguvēja no tevis jebkurā gadījumā. Vai tu kalpo patvaldībā, šeit pašvaldībā, tepat uz vietas, vai tu ej tiesvarā? Paldies. Bez tiesvaras un pašvaldības un advokatūras. Kas vēl interesē Mārtiņu Daģi? Daudz kas. Man viena no lielākajām tādām, ko es uzskatu par savu sirds darbu, ir jauniešu nometne. Mēs esam unikāli jauniešu nometne, 3 nedēļas gara. Tas ir daudz. Tas ir, es domāju, ka es nezinu, vai ir cita tik gara. Es domāju, ka nav. Jaunieši 13 līdz 17 gadi, 3 nedēļas pavada nometnē ar virzieniem latviskums, radošums, draudzīgums būtībā. Jeb radoša mācīšanās, precīzāk. Radoša mācīšanās. Kā nometni sauc? Saulgriežu vasaras vidusskola. Un viņa notiek šobrīd, kas ir mana vienīgā sāpes saistībā ar šo jaunu amatu, ka es tur šogad nevaru būt. Un tu tur netiec? Jā, bet tu tur aizbrauks ciemos taču? Es jau biju uz atklāšanu un braukšu tagad piekdienu vakarā uz viesu dienas koncertu. Tā kā, jā. Ideāli. Tā nometne, pastāst sīkāk, kā sākās dombiedris, augstskola, kāds notika? Nē, nometnē Latvijā ir no 1993. gada. Wow. Viņu dibināja Valters Nolendorps un Gundaga Mihele. Valters Nolendorps bija okupācijas muzeja direktors ilgu laiku, un tā nometnes vēl saknes, un tā ideja ir celsies Amerikā. Amerikā latvieši kopīgi nopirka pie Garazara muižu. Es esmu kaut kur dzirdējis. Garazars, ja? Un viņiem ir Garazara vasaras vidusskola, kas ilgst 6 nedēļas, un viņi reāli mācās. To, ko Amerikas skolās nemācīja. Latviešu vēsturi, geogrāfiju un tā tālāk. Un tā nometnes ideja pārcēlās šeit, bet šeit, protams, pat cik mēs jau to mācāmies skolās, tad tā nometne ir bišķi, nevis bišķi, bet, principā, mēs mācāmies no rīta stundās kaut ko radošu. Es pats pasniedzu politiku ilgus gadus, un tur mēs nerunājam par teoriju, bet mēs, piemēram, taisam saimnes vēlēšanu izspēles vai tiesu izspēles vai debates. Tiesu izspēles, tas ir tik jauki klausies. Man liekas, ka tas, kas pietrūkst mūsdienās vidusskolās, skolniekiem un arī pamatskolā un profesionālajās, ir tieši tādi priekšmeti, tur tiesa izspēle, politika, kaut kāda neliela ieskats finansēs, lai tas cilvēks iznāk ārā un viņš zina, kas ir kredīts, kā tas darbojas. Kas ir nodokļi, kāpēc viņi jāmaksā ir. Jā, lai tu saproti, ka tev dabūšu pirmo algu, kas tur papīrā rakstīts, tas neienāk kontā. Jā, redz, tas ir, man liekas, tas, ko tieši tā, vismaz mūsu laikos skolās neiemācīja. Un arī kaut kādas idejas, piemēram, ja tev kaut kas padodas tur darīt ar rokām, tur kļūt par saimnieciskās darbības veicēju, IK vai SIA. Ja? Jā. Nekas tāds tev, viss saka, labi mācīsies, dabūs labu darbu. Tā to teica. Mūs gatavoja būt par darbiniekiem. Jā, es piekrītu. Un mūs pat negatavoja tādā ziņā arī nepastāstīja, piemēram, nezinu kā tev, bet man, kas, piemēram, ir tas pašvaldības vadītājs. Kāpēc viņš ir svarīgs? Mums bija vienmēr tāds parlaments, vēlēšanas, himna, karoks. Un tad tur kaut kur pašvaldības vienā stūrītī. Un kaut kur tālajā zemē, aiz 3 jūrām, 3 zemēm ir pašvaldība. Un tad, kad tu īstenībā jau sāc tā kā pieaugušajā dzīvē ienākt, tad saproti, cik daudz nozīmīgi ir pašvaldība. Piemēram, Jelgavā. Bērnam bērns, ārpus ģimenes aprūpes iestāde. Tā ir pašvaldība, kas par viņu tā kā nes to rūpi.
Jā, tieši tā. Nu, tev ar ikdienā tev vispār ir sasaista vairāk ar pašvaldību. No otras puses, kaut kādus lielos jautājumus, protams, pieņem tur likumus Saeima un lielās naudas dalīšanas veids valdību, ministru kabinets. Nu, tādas ikdienas lietas, tava iela pie tavas mājas, tavs pagalms, tas viss ir pašvaldība. Ko es arī atceros to, ka mums īsti par pašvaldību neko nemācīja. Jā, un tagad tu aiziet tajā nometnē, un tur arī mums ir ciemiņi no citām pasaules valstīm, kas atbrauc, vai ne? Nav daudz, bet mums ir katru gadu kaut kādi 35 apmēram jaunieši, nu, tur plus mīnus, un kaut kādi 2, 3 līdz 5 mēdz būt diasporas latvieši. Okay. Bet nometnes ideja ir tas latviskums, mums ir tautas dejas, mums ir koris, mums ir nodarbības kā māls, piemēram, vai kokapstrāde. Nu, tas ir kaut kas tāds, kas sasaistās ar latviešu folkloru arī bišķi kopā. Nu, nav tā, ka mēs tur tikai tautas dziesmas skaitam, bet nu, mēs ievērojam arī tradīcijas visādas. Nē, viss ir tā kā pa tēmu. Un tad tas tā tava sirdslieta. Tā kā tāds, tu katru gadu gaidi, kad no 2008. Gada. Jā, jo tad tu viņam atvaļinājumu un piemēram brauc pasniegt politiku. Jā, es sāku kā audzinātājs pirmos 2 gadus, tad man uzaicināja pievienoties jau tā kā vadības komandai, un tad ilgus gadus jau sāku tur pie organizēšanas, plus politiku, un tad pēdējos gadus jau esmu pārņēmis, skaitos direktors vasaras vidusskolas, bet, nu, šogad, piemēram, protams, tur citi cilvēki veic tās galvenās vadīšanas darbības. Jā. Kas vēl? Tu minēji šahs. Šahs, jā. Esmu šī gada laikam, jā, vai pagājušā gada, nu, pēdējais Jelgavas čempions šahā. Opā. Jā. Un bija tā kā arī nu, tā kā līdzvērtīgi pretinieki? Bija. Es negaidīju, ka es vinēšu to turnīru. Bet, nu, tas bija arī tāds atvadu turnīrs. Nu, ne atvadu turnīrs, bet mūsu trenerim Viktoram Krūmiņam, kurš jau no bērnības mūs trenēja. Viņam ir pāri 80 gadiem, joprojām darbojas. Mēs tad sabraucām, nu, saicinājām visus tos bijušos audzēkņus, cik nu varējām, uztaisījām tādu lielāku turnīru. 3 sekcijās - vīrieši, sievietes un jaunieši. Un tā kā kādiem 40 cilvēkiem Jelgavā sen, man liekas, bijis tik liels tāds vietējs turnīrs. Bet, nu, tagad ir kaut kāds izdalījums, piemēram, tur ziema, vasara, kas tev vairāk, piemēram, ko tu dari ziemā, kad nav tur iespēja iziet ārā, pastaigāties, vēl kaut ko, tur nezinu. Brauc medīt. Tu esi mednieks vēl? Jā. Opā. Tātad tev ir ieroču nesāšanas un glabāšanas atļauja? Jā. Okay. Nesāšanas, nē. Tikai glabāšanas. Nu, nesāšanas nozīmē, ka tu pistoli nesā pie sāniem. Glabāšanas nozīmē, ka tev seifā stāv ieroči, ko tu vari paņemt uz medībām un nolikt apkaļ, bet tu nevari pa pilsētu staigāt ar pielādētas. Tad tev tieši tā kā tā medību licence. Nu, ieroču glabāšanas atļauja un mednieku apliecību, jā. Okay. Kurā tu esi tā kā tajā medību kolektīvā, vai kā viņi pareizi nosauc? Kuldīgas pusē. Nu, tas ir laukos, jā. Bet nu, medības ir tas, kur varbūt sanāk daudz mazāk nekā gribētos, tīpaši kaut kādā vasarā, bet nu, tajā ziemas periodā, kad tiešām tās brīvdienas, tā vietā, lai brauktu slēpot kaut kur, es labprāt aizbraucu, pavzājos pa mežu, pastaigāju, un tas process ir pats svarīgākais, lai gan jāatzīst, nu, nav slikts arī tas rezultāts, ja tev gaļa tomēr ir labāka nekā to arī nopirkt veikalā. Nē, tas noteikti. Un arī ļoti bieži es tā kā, kad biju jaunāks pats, ja, dārgie skatītāji, es nesaprotu, kam vajag medīt. Un tad es satiku vienu mednieku ar stāžu, kurš man saka, bet tu iedomājies, ja tagad viņi nedarītu to. Tā būtu autovārija uz ceļiem daudz vairāk. Jā, postījumi lauksaimnieki. Plus vēl mēris, tādas slimības. Nu, zin kā, daba jau sevi regulē, tur jau var strīdēties un tā vai šitā. Bet, man liekas, svarīgākais arguments tāds, nu, ja tu ēd gaļu, tad tas ir humānākais veids, kā viņu iegūt. Jo, ja tu pērc veikalā, tad tas dzīvnieks ir nostāvējis droši vien pa lielam visu dzīvi kaut kur 4 kvadrātmetros, jā, tikai piestumts, nobarots, un tā viņš to dzīvi ir pavadījis, bet meža dzīvnieks tomēr dzīvot normāli to dzīvi. Mēs ar mednieki dzīvo, nu, saskaņā, tur veic piebarošanu, kad ir kaut kāds sals sniegs, nu, var strīdēties par dažādām ideoloģijām, bet nu, tas dzīvnieks tomēr ir dzīvojis pilnvērtīgu dzīvi mežā. Jā. Nu, pilnīgi tā kā nestrīdos par to. Tātad, un tad jā, nu, mēs varbūt atgriežamies pie tās izglītības. Tātad gan bakalaura grāds, gan maģistra grāds Latvijas universitātē. Jā, tieši tā. Kāpēc doktors? Nu, tā zināt. Visiem taču patīk DR. Jā, bet man nekad nav tas saistījis vairāk.
Man patika uzreiz, kad var mesties tajā advokātu birojā un sākt darīt kaut kādas īstas lietas. Jā, tā es kaut kādu laiku strādāju, paralēli ar šīs pro bono vai nometnes un vēl kaut kas. Tad kā mēs nonākam līdz būtībā. Es arī, teiksim, pēc studijām, tas ir 12. gads pārceļos apkaļ uz Jelgavu. Jā. Un braukāju uz Rīgu ar vilcienu pa Jelgavu, ja godīgi baigi. Tā starp citu pasties, kas tur avīzē rakstīt Zemgales ziņās un vēstnesī. Bet tad, kad kas mani uzkurināja, sāku kaut ko darīt Jelgavā, tā bija tā depo lieta. Pareizi. Tu biji iekšā to brīdi tajā visā, kad viņi gribēja celt lielveikalu. Depo, pļavā, pie Lielupes. Iepratim, nevis pretī. Jā, tā kā perpendikuļā. Cukurielā. Jā, Cukurielā. Ok, pastāstīji, tobrīd tu neesi saistīts ne ar publisko, kā saka, kalpošanu, tu neesi publiskais, kā saka, cilvēks, tu esi Mārtiņš Daģis privātpersona advokāts. Es ļoti spilgti atceros to momentu vispār. Tas bija, es braucu vilcienā mājās. Jā. Un pāris mēnešus apkaļ es izlasīju, kad atteica izdot būtļauju depo būvniecībai tajā vietā. Un es domāju, protams, ka atteica. Jā. Un tad es braucu mājā ar vilcienu pēc 6 vakarā un lasu telefonā ziņas un redzu, izdota būtļauju. Un tad iekšēji uzreiz skaidrs, es kaut vai viens apstrīdēšu. Tad es atradu Facebookā, ka ir šī grupa, kas jau bija sākusi. Izveidot jau. Facebookā grupa pret to depo. Okay. Bet tas īstenībā, ko es vēl gribu pateikt, pirms turpināt, tas nav nekādā ziņā vērsts pret depo. Viņi bija tikai plānots kā nomnieks. Tas ir attīstītājs, īpašuma attīstītājs. Tieši tā, visiem to jāsaprot. Jā, depo, mēs gaidām depo Jelgavā. Depo es personīgi vairs negaidu. Vai pie Jelgavas kaut kur tumā. Tas nekad nav bijis vērsts pret depo. Vienkārši tā sanāca, ka viņi bija tur to savu uzrakstu uzlikuši virsū. Jā. Zemgalē viņus vajag, bet es tagad pabraukāju priekšvēlēšanu, kā saka, tajā kampaņā, kas mums te bija pa Jelgavu. Un redzēju tos mazās bodītes un veikalus, un es sapratu īstenībā, ka varbūt pat nevajag to milzīgo gigantu. Jo tad cilvēki, viņi tā kā pārstāsta tām maziņām, tām rūpalām nodarboties, kas bieži ir ģimenes uzņēmumi jau no 90. gadiem. Un tā kā... Tas tāds koks ar 2 galiem. Tā ir dabīga konkurence. Es domāju, ka kaut kur, teiksim, pilsētas nomalē vai teiksim, piepilsētā, viņš pat varbūt novadā, tas pat nav tik svarīgi. Bet, katrā ziņā noteikti es neesmu pret personīgi, un es varu teikt arī, ka domas vadība nav pret. Ja viņi izlems iet, tā ir normāla konkurence un darbojamies. Tā kā tas nav par depo. Labi, mēs vispār aizrāvamies. Jā, bet es lasu to ziņu, ka ir izdotā būtļauja, atrodu Facebookā grupu, uzrakstu viņiem tajā pašā vakarā. Ko viņiem rakstīja? Es rakstu, ka es esmu tur advokāta palīgs, laikam vēl tajā laikā. Jā. Es rakstu, ka man ir pieredze būvniecības tiesvedībās, un es gribu cīnīties ar viņiem. Tad mēs vai nākamā dienā, vai pēc tam satikāmies, izlēmām dibināt biedrību Jelgavas attīstībai un strīdēties. Jā. Tātad bezbailīgais Mārtiņš Daģis, advokāta palīgs, satiek nepazīstamus cilvēkus, dibina biedrību un bija arī rezultāts. Jā, tur vēl interesanti, ka Jānis Āboliņš, kas ir biedrības vadītājs, viņš bija aizbraucis uz saldu uz kaut kādu NVO sajietu un prasījis cilvēkiem, vai nezinu, kādus aktīvistus, juristus, Jelgavā viņam tieši jūrmalnieki bija mani ieteikuši. Jums taču Jelgavā ir paralēli tam visam. Jā, bet es to nezināju. Es vienkārši uzrakstīju Facebookā, satiekamies un sākām strīdēties, un tas depos stāsts tā arī kā ir, tā aizgāja. Bet labā ziņa, man liekas, bija tāda, ka mēs sapratām, ka tajā biedrībā jau pirms manis bija apkopojušies mākslinieki. Jānis, kurš tāds loģistikas organizatoriskais cilvēks, Vens Grietāns arhitekts, Gaits Grūtup žurnālists, un mēs, tikai tiesāsimies? Nē, tad sākām organizēt kaut kādas aptaujas, Gājēju ielā, Jelgavā pirms 3-4 gadiem. Tāpat esam taisījuši apkaimēs vai kaut kādus seminārus. Sapratām, ka jāsāk kustināt pilsoniskās sabiedrības. Bija baigi foršā, kur bija jāiet orientēties. Jā, pagājušajā gadā. Un šogad arī ir, starp citu, Jelgavas attīstībai Facebook kontā var pastīties. Tur ir visu vasaru arī spēli, iespējams iziet ar telefonu vai citu ierīci. Bet tā labā ielieta, ka sākām, tā ideja bija, ka ar šito nevar apstāties, jāsāk kustināt pilsoniskā sabiedrība Jelgavā. Labi. Tev tikšanās tev bija ar Rāviņu? Nē, man nebija. Viņi bija tikušies jau pirms manīm un sapratuši, ka tur Kāda bija tava pirmā tikšanās ar Rāviņu? Mana pirmā tikšanās ar Rāviņu
es baigi nekļūdos, bija pēc ievēlēšanas. Tikai tad? Jā. Okay. Tā kā mums vēl jāpiet apkaļ, jātiek. Nē, viss kārtībā. Un labi, tad jūs apturējāt tā attīstītāja plānus būvēt telpas, ko viņš tālāk iznomātu depo, un tad tu biji tā kā aķis lūpā. Principā jau uzreiz, ka mēs to biedrību nodibinām, jā, mēs jau vēl nezinot, kā tā tiesvedība beigsies. Man gan bija ļoti liela pārliecība, ja es redzētu, ka tur nav cerības, ka tiesāties tā nav, bet man bija liela pārliecība, ka mēs vinnēsim tiesvedību jau no paša sākuma. Līdz ar to arī tāpēc es teicu, ejam, ir vērts. Un tad mēs sākām kaut kādas, neatceros, pirmais, man liekas, bija kaut kāds pilsētvidas seminārs vēl Tornī, ka tik nebija, bet varbūt es jaucu. Katrā ziņā sākām kustināt, un tad saņēmu zvanu no Ilmāra Dūrīša 2021. gada kaut kāds februāris, ka visiem jau saraksti gatavi, ja? Tad pāris pamodās un izdomāju, rekur, uzzinīsim šitam. Un es biju tad iekšēji domājis kaut kad, varbūt pēc 4 gadiem, varbūt kaut kad tādu, bet beigās sanāca tā, ka Uldis bija gatavs un vēl daži aktīvi cilvēki, un uztaisījām sarakstu un arī negaidīju. Priekš manīm, ka mēs 2 tikām domē jau toreiz. Okay. Brīvais laiks tagad. Tu esi deputāts, vispārējais. Grāmatu ir sanācis, piemēram, kādu rokās, kaut ko palasīt interesējošu. Filmu noskatīties kaut kādu kinoteātrī. Tajā laikā, jā, tagad pēdējo mēnesi, kopš tas mēram tāda nav neko sadātas gadrīz izdarīt, bet, tie pirmie mēneši ir ļoti saspringti, bišķi varbūt vēlāk pastāstīšu. Bet, principā, jā, tāpat pie dabas aizbraukt uz laukiem, paskaldīt malku vai zāli papļaut. Jā, veselā miesā, vesels gars. Jā, tā kā. Tajā laikā jau, protams, sanāca to padarīt tāpat kādreiz. Man ir jautājums no viena skatītāja, kurš man te prasīja uzdot jautājumu, vai Mārtiņš tic Dievam? Laikam man nav tāda skaidra atbilde šo jautājumu. Ja vairāk būtu jāsaka nē, bet es ticu kaut kādam. Teiksim, tā es neesmu ticīgs tādā klasiskā izpratnē, bet es ticu, ka ir kaut kas, nezinu, sauc viņu par dabas māti vai vienalga ko. Tas nozīmē, ka tu vēl neesi atgriezies. Skaidrs, labi. Nē, vienkārši Jelgavā ļoti daudz ir dažādas kristīgās konfesijas organizācijas un nebūsim tā kā aizspiedumaini, viņi visi piedalās politiskajos procesos arī. Ja? Man ir tāds skatījums dzīvi, vienkārši es dzīvoju, man vienmēr ir vilcis. Kristīgais lobijs noteikti mums Jelgavā. Nē, droši vien, tas jau nav nekas. Tas nav nekas slikts, bet ja tu dzīvo nedarot citiem pāri un jau, principā, ja tu tie kristīgie principi, kas ir, tas jau ir dzīvot labi, nedarīt citiem pāri, darīt kaut ko kopīgiem labumam. Manuprāt, pēc viņiem dzīvoja tas, ka es tā jau tas kristietis reāli. Nē, es neesmu. Tu tā kā atbilst visam, bet negribu tā kā, jā. Nē, tas ir tāds iekšējās ticības jautājums. Es negribu arī balot citiem un sev, ka es tur kaut kam ticu, kam es īsti līdz galam neticu. Viss nāks dabiski, neko mēs, nemēģināsim te iespēdot. Bet lielais jautājums tagad. Vai tas ir uz vienu termiņu? Jo mums, skatītājiem, tas ir jāzina. Es domāju, visai Jelgavai tas ir jāzina. Jelgavas novadam tas ir jāzina, ar ko reķināties. Ja? Zemgalē tas ir jāzina. Jo cilvēki, kā es iepriekš teicu, tā kontinuitāte. Ja? Kad lai nav tā, ka tagad mums ir nomainīts ilgadējs mērs, atnāc tu. Sākās jukas. Nē. Tu tā kā pārņem to visu varu. Mēs esam tā kā demokrātiski virzamies uz priekšu. Mums ir izaugsme pilsētai. Un tad tu tāds. Zinat ko? Davai, ka es iešu atpakaļ uz tiesu strādāt. Iepatikās tā kalpošana sabiedrībai. Gribu būt tiesnesis. Un viss, un mēs atkal paliekam tukšām rokām. Nē, tāds plāns noteikti nav. Bet, pirmais, vairāki termiņi taču. Pirmais, ko es gribu uzsvērt, pirmkārt, noteikti tas nav kaut kāda mana personīga ambīcija. Tā tiešām nav bijusi, ka man obligāti jābūt mēram. Bet es jūtu, ka man ir tās zināšanas un varbūt arī raksturs, lai to darītu. Tu pareizi jūti, neviens jau tevi nesaka, ka tu ir kāds teica, ka tu neesi vajadzīgs? Nē. Bet nākamais, ko es gribu teikt, ir, mēs tad arī izbeidzam to mēra kultu, ja, ka visu izlem viens kaut kāds, tur viens vienā kabinetā. Nē, mēs tiešām strādājam kā komanda, mēs apspriežam visu pārmaiņu komandā, kā mēs saucam, ja, jauno pozīciju.
apspriežam ar vietniekiem, ļoti ciešā sasaistē strādājam. Arī varbūt Jelgavniekiem viens tāds uzreiz teiciens, jūs aicināt, jūs bijat pieraduši aicināt mēru uz pasākumiem, un tikai mērs iet. Arī tas nav pareizi. Un es nesaku, ka nevajag iet mēram, ja ir iespēja, bet normāli ir, ka iet arī vietnieki vai komiteju vadītāji vai deputāti. Tā kā, tas nav nekas personīgs. Ja es neaizēju jūsu pasākumiem, mēs vienkārši dalām tās atbildības un strādājam komandā. Okay. Jā, un par termiņiem es neatbildēju jautājumu par termiņiem. 1. septembrim, jo viņš te iesilda vietu. Es varbūt nebūšu uz jūsu 1. septembra. Tas nav tikai par to. Jo visi gribēs redzēt jauno mēru 1. septembrī. Jo mēram nav tikai jāstaigā pa pasākumiem, mēram ir šis tas, kas jāapstrādā. Viss kārtībā. Nē, bet ir jābūt tam komandas vadītājiem, līderim. Jā, tieši tā. Kuģa kapteinim. Jā, bet es arī nesaku, tu prasīji par termiņiem, es neatbildēju. Jā. Par termiņiem ir tā, es, kā jau es neplānoju šito, es neplānoju arī tik tālu uz priekšu, bet noteikti, ja labi iet tas darbs un veiksmīgi padosies, tad es noteikti nebūtu pret paturpināt ilgāk. Bet manā ieskatā mums tomēr jābūt, kamēr viņš nebūs likumā, tikmēr viņš man būs te iekšēji, ir jābūt tam ierobežam. Neviens nav neaizstājams un ir jālaiž jaunās idejas. Cik tu gribētu termiņus, lai viens varētu kalpot mērs? Manuprāt, ideālais variants ir 2 termiņi, 8 gadi. Varbūt, ja likumā mēs diskutējam, var runāt par... Tas tā kā tiesu priekšsēdētājs. 2 termiņus tikai drīkst būt. Principā, bet ne tikai tieši priekš. Visiem augstiem amatiem ir ierobežojumi, izņemot pašvaldību vadītājus. Jā, pašvaldībās mums esam tos rekordus, cik kurš ilgāk nokalpos. Man liekas, ka pirmais termiņš, ko es vispār savā dzīvē saskaros, ka kāds tiek uz termiņu ievēlēts, bija prezidents savā dzīvē. Man liekas, pirmais, ko es atceros, ka tikai 2 termiņi varēja būt. Bet arī Latvijas bankas vadītājiem ir 2 termiņi. Jā, bet pirms tam tas nebija aktualizējies. Jā, tas ir ieviests, protams, ar laiku. Jā. Pirmais droši vien jau, man liekas, satversmē vai kā, bet es neatceros vēsturi tik labi šai brīdī. Bet, tas ir normāli pasaules prakse, ka tiem augstiem amatiem ir ierobežojums, lai tu neiesēdies, lai turpina paudžu maiņu, jaunās idejas, lai viss notiekās. Un to es arī izlaidumā biju aizgājis uz valsts ģimnāziju, savu skolu, un teicu jauniešiem, zinu, ka viņi esat gudri, klases vidē atzīme tur 8,5 vai 7. Es saku, zinu, ka jūs mācīsieties vai tur visdrīzāk Rīgā vai kaut kur Eiropā, bet ka mēs jūs ļoti gaidām apakaļ, jo mums vajag jaunus, gudrus, foršus cilvēkus. Un arī politiķiem vajadzēs nomaiņu pēc laika. Obligāti. Nē, nekad nav man tā doma bijusi, ka vajag kaut kādu ieviest, diktatūru vai autoritāru režīmu tajā. Tā doma bija tāda, lai labie laiki turpinās, lai nav tā kā Bībelē, ka tur pēc 7 labiem gadiem nāk 7 bada gadi. Šī gadījumā pēc 8 labiem gadiem nāk 8 slikti gadi. Tāpēc arī nekad nevajag uztvert, ka tas ir viss atkarīgs no viena. Es uzskatu, ka tas vislabākais darbs, protams, ir attīstīt kaut kādas labās idejas, bet arī radīt sistēmu, kas strādā jau pati pa sevi, lai kurš tur nāktu vietā, ka tā sistēma ir mūsdienīga, efektīva, viņa strādās tāpat pilsētnieku labā. Tas ir tas ideālais mērķis, pārkārtot to, efektivizēt, padarīt, ieviest to principu, ka mēs runājam ar cilvēkiem. Kad domas vadība atbrauc uz RAFu un septembrī vai oktobrī tas notiks. Jā, mēs te gaidīsim. Jā, tikšanās ar iedzīvotājiem. Mēs prezentēsim iedzīvotāju padomus ideju, uzklausīsim iedzīvotājus, atbildēsim uz jautājumiem. Tas ir pilnīgi normāls demokrātisks process, tāpat kā tā tiešraide. Vienkārši tas ir jāievieš un jāpadara, ka Jelgavā tā ir absolūta normālība. Nevis kā šobrīd to visu uztver, kā wow, kas te notiek. Ja? Nē, mēs tikai esam par atklātību, caurspīdīgumu un runāšanu un komunicēšanu sabiedrību, kas iepriekš drusku piekliboja, vai nebija vispār, bet ok. Tāpat uz šo jautājumu nenomierināja sabiedrība. Labi, tad nākamais jautājums. Ja atbilde ir tāda, ka es neesmu pret strādāt ilgāk. Piemēram, pēc 4 gadiem tu vēlies kandidēsi. Šobrīd tā plāno, jā, noteikti. Tad viss. Mēs esam mierīgi. Bet pēc tam vairs nē. Tad jādomā kaut kas cits, vai tu vai kaut kur citā politikā, vai, nezinu, atgriezies advokatūrā, dara kaut ko citu, bet ir jābūt tai maiņai, jaunām idejām jānāk atkal. Tieši tā. Viss pareizi. Tas mēra darbs un brīvais laiks un vispārējais. Tad sanāk tādā 24 stundas pa īsu. Kas tev palīdz to laiku tagad saplānot? Tev ir taču kaut kādi cilvēki palīgi, kas tev saka, 2 Mārtiņ, tā jābūt tur, vai 4 tā jābūt šī tagad pārlielupē podkāstā.
Jā. Nē, šo es pats sarunāju. Man liekas, mēs pat tiešo. Jā, bet protams, ir cilvēki, kas tev palīdz to visu tur. Jā, man ļoti, kā es skaidroju arī tiešraidē. Pastāst par saviem, kas tev tagad palīdz. Jā, protams, pirmkārt ir jau domē, ir izveidota administrācija, kas tā kā mums ir kopā ar vienu no vietniekiem kopīga priekšsādātāja vietnieks sekretārs. Jums nav tā kā novadā, ka birojas ir atsevišķi? Nē, mums nav. Tas cita sistēma izveidota. Jā, tev ir tātad sekretāri, kas tev palīdz ar kaut kādām dokumentu lietām, lai tu neaizmirsti kaut ko tur novīzēt vai parakstīt vai kaut ko tādu. Tāpat ir sabiedrisko attiecību daļa, kas plāno, piemēram, šobrīd mēs ļoti aktīvi braukājam pa visām iestādēm, ar vietniekiem iepazīstamies, uzklausām viņu problēmas, redzējumus. Jā, visiem vajag daudz naudas, tas ir skaidrs, lai kaut ko novērstu. Bet vismaz uzklausīt, saprast, ko viņi redz kā prioritātes paši savā attīstībā. Tāpat nāk ļoti daudz iedzīvotāji, NVO uzņēmēju tikšanām. Galvenais jau iedomājas pēc 24 gadiem, tas iepazīšanās laiks ir. Tie pirmie mēneši es ar to rēķinājos un saprotu, ka viņi būs traki. Bet gan jau, ka pēc tam iesim sliedēs, varēsim vairāk, piemēram, kaut kādai semināram vai konferencei par investoru piesaisti. Ļoti gribu tādu notiek kaut kad cerams oktobrī, varbūt vēlāk. To vajag. Cilvēkiem vajag iepazīstināt starptautiskā līmenī, Jelgava, un te mums brauciet, variet vaļā savus biznesus, vai arī tieši otrādāk cilvēki, kas ir aizbraukuši prom no Jelgavas sociālās nevienlīdzības dēļ vai kaut kādu meklēt labklājību citur. Jums ir uzņēmumi ārzemēs jau nodibināti. Vēdiet viņus atpakaļ uz Latviju. Neņemiet tās zināšanas sev līdzi. Es intervēju ļoti daudz cilvēku savā priekšvēlēšanu laikā šeit Rafā, Pārlielupē, un ļoti daudz cilvēku ir bijuši ārzemēs, iegūši labu izglītību, kā tu pats teici, iegūši zināšanas un atbrauc šeit, un viņš strādā. Bet tur jau tā lieta, ka viņš šeit dzīvo, bet strādā ar attālinātu vai kaut kādu platformu, sniedz pakalpojumu ārzemēs. Jā, bet arī par to mums ir kā pilsētā jāpriecājas. Tas ir ļoti labs iegūms mums. Pirmkārt, ja viņš šeit deklarējas, tad mums budžetu papildina. Mēs varam tad labāk sakārtot ielas vai ietves vai ko mums vajag, vai skolu izremontēt un tā tālāk. Bet vispār, kas mums Jelgavā trūkst, ir tādas labi apmaksātas darba vietas, es gribētu teikt, kaut kādi augstie tehnoloģiju uzņēmumi, lai, teiksim, šis te resurss gan varētu reemigrēt, gan arī, kas strādā šobrīd Rīgā, ka viņam tā labā apmaksātā darba vieta varētu būt šeit Jelgavā. Okay. Tas ir viens tas virziens, ko es noteikti gribu. Viens no arī priekšvēlēšanu laikā, ko es visiem stāstīju, tas ir viens no mērķiem. Protams, viņš nav uzreiz un viegli sasniedzams, bet uz to iesim. Mērķis ir vajadzīgs. To visu tagad paturot prātā. Kas ir pats tev jurisprudencē, vienalga aktīvists, kaut kāds personība, kam tu tā kā, nevis mēģini līdzināties, bet tas kā tāds, tāds paraugs, piemēram, dzīvē bijis? Tāds viens droši vien nepateikšu, bet kaut kādi viens no cilvēkiem, teiksim, kas man uzrunāja ļoti, piemēram, politiskā vidē, Vairvīķa Freiberga. Okay. Jo es atceros to nostāju, kad viņu ievēlēja, ka likās, viņa tur kaut kāds paklausīgais cilvēks, vai tur kaut kādiem oligarhiem vai kam, bet izrādījās, tā ir labākā prezidenta, kas mums ir bijusi. Varbūt, nezinu, vai varam salīdzināt ar Jāņu Čaksti, bet vismaz neatkarības laikā. Es nezinu, vai es varētu salīdzināt ar Jāņu Čakstu. Jānis Čaksts tomēr bija tajā valsts izveidošanas procesā. Tieši, man liekas, tos nevar tos salīdzināt, bet pēc 90 gadiem, labākā prezidenta, no visiem prezidentiem mums bijusi, manuprāt, tas noteikti ir viens no cilvēkiem, kas tā kā uzrunā, ka ja tu esi, ja tevi sabiedrība vai kas tev ir iecēlis kaut kādā lemšanā un amatā, un tev prāts ļauj to darīt, tad darī to godprātīgi, tā no sirds, un viss būs labi. Tu ticies arī viņu personīgi? Nē, nav sanācis. Man ir brālis, un man liekas, kaut kādos pienākumos tikušies ar prezidentiem dažādiem, man pašam nav sanācis. Bet kāpēc viņi nevar uzaicināt uz Jelgavu tagad ciemos? Es noteikti varētu, es nezinu, vai viņi brauks viņu cienījumos gados, bet vispār laba ideja, jā. Tagad kaut kāda Jāņa Čakas pasākuma varbūt tuvojas, kāda dzimšanas diena vai kas, iemesls uzaicināt, paspiest viņai roku, pateikt kaut kādu atzinīgu vārdu, novēlējumu, kaut kādu rokas, tajā grāmatā viesu ierakstīt, kaut kādu ierakstu pa piemiņu no... Jā, es nesolīšu šobrīd neko, bet ideja interesanta un laba un varam apsvērt, jā. Kas vēl? Tas būtu viens, otrs, man liekas... Pats Jānis Čaks varbūt? Jā, bet Jānis Čaks, tu neesi īsti, viņš ir vairāk tā kā tēls.
Jā. Un kā tēls noteikti, protams, jā, viņš uzrunā, un arī vispār jau no Zemgales. Vai ne? Un no Jelgavas nākuši, un otrkārt juristi arī, jā. Juristi, jā. Vēsturiski pastamies, juristi ļoti nozīmīgu lomu spēlējuši valsts izveidē un arī neatkarības atjaunošanā. Lai arī ko var domāt par Egilu Levitu, piemēram, kā prezidentu, patika vai nepatika, bet ja neatkarības izveidošanas, jā, viņš bija viens no tiem prātiem, kas viņš būtu bijis ļoti labs mums prezidents, ja nebūtu bijis tās Covid pandēmijas. Jo tā Covid pandēmija, man liekas, sabojāja to visu prezidentūru. Nu jā, labi, tas tāds cits jautājums, bet, piemēram, viņš, teiksim, ja par juristiem runā, es arī atceros studiju gados lasot viņa rakstus, ko viņš jau... Tev tā grāmata biezā ir viņa? Tagad es nezinu, vai vēl ir, bet bija noteikti. Bija, jā, un es arī lasot viņa rakstus par administratīviem aktiem un rīcības brīvību un ģenerāla klauzulām, tas bija noteikti viens tāds profesionāls ziņā cilvēks, ko ļoti, ļoti cienīju. Ok. Tu esi lasījis viņa tiesas spriedumus, ka viņš bija tiesā? Eiropas Savienības. Jā, protams. Okay. Bet tur jau nav tā kā viņa sprieduma, tur jau ir tas tiesnešu kopums. Jā, viņi tur vairāk, bet viņš tur arī ļoti daudz strādājis, izgriezums lasījis. Protams, jā. Ļoti spēcīgs jurists, un es arī to nesapratu, to ideoloģiju, kāpēc daudzi sāka viņu vajāt un meklēt kaut kādus viņa izglītības papīrus un vispārējo, ja? Jo, neatceram cilvēks devis ieguldījumu. Tas tāda uzslava, tas Obama arī meklēja, kur viņš piedzīvs, un visi tādiem labiem, spēcīgiem profesionāļiem meklē visu kaut ko. Gan izrādāt, ka tu aizies kaut kā publisko, piemēram, ofisu, jo tu kaut kā ieņemt kaut kādu amatu, un tev vienkārši jāizliek ārā visi diplomi vienkārši ar parakstiem. Bet no otras puses pareizi ir, ka meklē, jo mums, piemēram, Olainē gadījums. Es dzirdēju tikai virsrakstu, es nezinu. Es arī dzirdēju virsrakstu, ka cilvēks tiek pats laikam nolicis to priekšsēdētāja vietnieka amatu. Jo, laikam, tad nav tās izglītības. Bet es negribu komentēt. Es negribu komentēt vienu virsrakstu. Tas, ka meklē arī tad ir labi, Jā, protams, tas, ka sabiedrība sako līdzi politikai, tas ir ļoti labi. Tas ir jādara, un es ceru, ka šos gadus to darīs. Jā, sekojiet līdzi, uzdodiet jautājumus, sakiet, ja mēs kaut ko darām nepareizi. Tieši tā. Tas ir ļoti vajadzīgs šāda veida podkāsti vai citāda veida žurnālistika, jo mums jau Jelgavā diezgan grūti. Mums nav reģionālā satura. Ar neatkarīgo žurnālistiku, ar reģionālu saturu, mums iet grūti. Mums vajag reģionālu saturu. Jā, arī ir idejas, kā to veicināt, bet to varbūt. Jo, es piekrītu, ka ir avīzes, ko lasa tur 60 plus cilvēki, un es neesmu tagad pēc vecumu un vispārējo sienu vecus cilvēkus, bet, ir cilvēku daļa, kas nelasa šās avīzes, paņem vienkārši no tās paskatītas un ieliek uzreiz grozā makultūras, un viņam izkrīt ārā tā visa informācijas aprite. Un tad ir tāds cilvēks, kas, piemēram, TikTokā nofilmē video, uzfilmē kādu podkāstu, un viņš tāds, tātad būs detālu plānojuma apspriešana. Tas ir pie manas mājas, es eju. Tāpat kā tu toreiz par Lielupes to depo uzzināji. Jā. Patiesībā Lielupas depo stāsts, tas būtu bijis avīzē. Nē, tas bija Gaidis Grūtups, kas to sapratu, ka bija izodis to stāstu, ka tur apakšā plāno kaut ko milzīgu un depo, jo tur jau pat sapratu domas sēdē arī deputātiem. Jā. Vai Facebookā vai uzrakstījis rakstu, es neatceros. Jā. Bet tā ideja, ka nebūtu tas žurnālists vietējais. Visdrīzāk tur tā būtļa būtu izdota, neapstrīdēta, un viss jau mēs tagad būtu jau pieraduši pie tā objekta. Nē, tieši tā, tad mums vajag šo reģionālo, kas seko līdzi, lasa, interpretē, pasniedz. Un pašās beigās arī īstenībā bez vienas minūtes arī tie cilvēki, kas, piemēram, kandidē vēlēšanās, viņi ļoti bieži tā kā kļūst tādi mini-žurnālisti uz to aģitācijas laiku. Jā, pēta visu. Viņam viss interesē tur un tā. Dārgais skatītāji, tev ir jāzina. Mērs piezvanīja uz Pārlielupi pats, kad vēl bija deputāts. Un jautāja mums, kā mums iet ar veikalu, kur mums agrāk bija stāvlaukums, un vai es viņa nebija. Jā, tieši tā. Un piedāvāja palīdzību. Tas bija paspiest roku tev. Paldies, bet es sapratu arī, uzzinot to stāstu, sapratu, kādu kļūdu mēs esam izdarījuši 2 gadus iepriekš balsojot. Jā, bet tur kaut pietrūka šāds ka kāds būtu uzcēlis to troksni. Tur jau tā lieta. Jā, tur nebija tas, kas uzceļ to troksni. Es ceru, ka tagad ir. Jā. Piemēram, arī tagad varbūt, ka kāds tur lēma projekts iet cauri, kāds nav kaut ko iedzinies nepareizi. Es ļoti ceru, ka būs kāds, kurš pateiks, ko jūs darat tur tajā domē, jūs vispār paskatījāties. Jo pat stāviet tajā brīdī, ka tu nodod zemi privātajiem, jo viņam būve ir virs zemes. Pilnīgi
likumā paredzēts un loģisks solis. Ja satversmes tiesas spriedumus, izbeidzam tur likumisko nomu, piespiedu nomu, kā viņi tur sauc. Ja, tad, tieši tā, tas ir normāli, kad apvieno ēkas ar zemēm. Pilnīgi loģisks solis, ja, un neviens nepasaka, bet tur ir vecs dīls ar iedzīvotājiem, veca vienošanās par to, ka tur jābūt stāvvietām. Un ja mēs to zinātu, es būtu uzstājis uz to, lai mēs tajā pārdošanas līgumā ierakstām, lai zemesgrāmatā tiek ierakstīts, ka rekur šitās 30 vai cik tur stāvvietas, tās paliek lietošanā iedzīvotājiem bez laika ierobežojuma. Tieši tā, jo tas tāds... Es domāju, labais tonis. Tāds labais tonis, kad iedzīvotāji zina to, ka tas deputāts iedziļinās tajā paketē, par ko viņam, par to grozu, ko viņam ir nobalsot. Jo man liekas, ka tie daudzi, kas tobrīd bija pozīcijā un arī opozīcijā, viņi vispār tā kā... Piemēram, šeit bija mums Pārlielups kanālā Pagārkungs, arī deputāts, kas par to bija nobalsojis, būdams opozīcijas deputāts. Jā, un es viņam saku, kāpēc tu balso par to? Bet es nebiju to. Man vienu dienu iepriekš atsūtīja tikai, un es nevarēju iepazīties to visu. Tas gan nav pareizi. Vienalga, cik trīs dienas iepriekš. Un arī pirms komitejām atsūta, tu iepazīties vari. Tas gluži nav. Un tad tur bija tajā kaut kur pamests apakšā. Problēma ir tāda, ka tev ir vienkārši iesniegums no īpašnieka, kur pašvaldības zem mana īpašuma, zem manas ēkas, lūdzu pārdodiet man. Un tev nav īsti iemesls pateikt nē. Vienīgais, kas tur iztrūka, bija tā 2000. kura gadā vēstule, kur bija apsolīts, ka rekur iedzīvotājiem būs tik un tik tās stāvvietas. Un neviens to nezināja. Tādā ziņā, ko var teikt, kāds to informāciju vai apzināti vai neapzināti noklusēja, nepielika klāt. Arī neviens no sabiedrības tajā brīdī neuzcēla haju, tā teiksim, sakot, kas tad notiek, kur mūsu stāvvietas būs. Un, ja tas notiktu, es domāju, tad nebūtu tas kļūdainais lēmums. Jo šeit pat nevar pārmest, ka tu neesi izlasījis, tu esi izlasījis un iedziļinājis visā tas. Vienkārši, ja tu neesi no rafa vai tev kāds nepasaka, tu nezini, ka ir vēsturiski kaut kāds dīls bijis. Jā. Ko tu vēlētos iemācīties? Izlasīt, apgūt kaut kādu jaunu sporta veidu? Kas ir tas, kas tev tā kā nākotnes tas plāns ir? Jo jābūt kaut kādam hobijam, jaunam kaut kādam aizraušanās, ko tu varēsi saievienot ar mēru. Amatu, jo šaudīties vairs tu nevarēsi pa mežiem tik daudz. Tik daudz un skolu vadīt direktors. Nevarēsi vasarās, noteikti būs aizņemts. Bet kaut ko iemācīties. Tā ir tā lieta, ko es gribētu turpināt, jo tomēr arī mēram pienākās atvaļinājums. Pienāks. Pienāks, jā. Es ceru. Un es ceru, ka es savu atvaļinājumu veltīšu. Tas ir tas mans sirdsdarbs. Mums vasarās visu laiku līst, kā tu paņems atvaļinājumu. Jā, nezinu. Es kad biju atvaļinājumā sēdēs un tu visi laivām brauc. Kur ir Mārtiņš? Kāpēc Mārtiņa nav, kad mēs laivām braucam? Tāpēc labā ziņa, ka mēs strādājam komandā. Ja vietnieki arī baigi labi. Viņi tiks galā. Pēc nolikuma šobrīd sanāk Aigars Rublis un tad uzreiz Mārtiņš tāls. Tā kā, bet kopumā mēs jau tos jautājumus izdiskutējam. Nevis kādībā. Bet, ja tā formāli skatās, tad Aigars Rublis aizvieto, tad, ja es neesmu... Tad, dargie skatītāji, ja sākat braukt ar laivām pa Jelgavu, zvanam Aigaram Rublim, ja Mārtiņš ir atvaļinājums. Jā. Jokiem. Bet, principā, es ceru, ka man tās 3 nedēļas citus gadus sanāk. Šogad, protams, pēc ielaišanās nebūtu pareizi pazust uz 3 nedēļām, bet tas ir tas, ko es plānoju turpināt darīt. Negribētos pamest. Cerams, arī kādu reizi izdosies aizskriet pa mežiem, pastaigāties ziemā, bet ko es gribētu no jauna, es gribētu īstenībā šobrīd palasīt kādu grāmatu, kas ar kaut kādu padomi no labiem līderiem vai no labiem mēriem. Restīvi, kaut pamācīties no tās pieredzes, jo šis tomēr ir kaut kas, kas ir iekritis, ja tu nevari to iepriekš iemācīt. Nē, tā nav tādas. Augstskolā nebija tāda kursa uz 2 punktiem. Tieši tā. Tas ir kaut kas, vai izbraukt tur parunāt ar pieredzi apmaiņā ar kādu no šādiem cilvēkiem, vai palasīt kaut kādus viņu rakstus. Tas ir tas, ko es noteikti gribu darīt. Aizbraukt uz Lietuvas šauļiem. Parunāt ar viņu mēru. Man patīk, kā tā pilsēta. Jā, es šauļos diezgan ilgi neesmu bijis, lai gan man teorētiski joprojām praktiski. Tur pat radi, bet nav būtis tagad diezgan ilgus gadus. Mēs parasti tiekamies citur. Jā, šauļi, bet arī Viļņi ir labais piemērs. Milzīgs gājēju vienkārši, cauri visai pilsētai vienkārši gājēju tā kā iela, kur tu vari pastaigāties pa visiem šauļiem un tur veikaliņi un vispārējais un turisti. Vienīgais mīnus, ka tur blakus lidlauks. Ritīgi var iznīcināt aizirdēt, ka ceļas augšā. Es neesmu bijis grūti nokomentēt, bet aizbrauc. Pastīties, es arī kaut kādā Kaunijā esmu bijis pēdējā laikā. Viņa augāt pa pilsētu plānošanu. Tur ļoti labi pilsēta ir izplānota.
Jā, teiksim, tā kā ir jau no kā mācīties, ir tie labie piemēri. Arī Kaunijā ir Gāja iela vai ne centrā, ejot uz arēnu, uz Žalgiris spēli, tur ir ļoti forši. Tā kā ir no kā mums mācīties, tur šiem tie piemēri ir daudz, nav varbūt jāstāsta tikai 1 vai 2 vai 3. Viņam fonā mums, dārgais skatītāji, notiek remontdarbi. Starp citu, visiem tiem, kas nezina, ierakstu studiju, kurā mēs ierakstām šo skaisto podcastu Pārlielupu, atrodas Gaming User bārā. Varbūt nesat bijuši dažādi simulatori, datorspēles, biljards, milzīgs teldos, kur skaties hokeju, mums būs Eiropas čempionāts basketbolā. Jā, būsi? Iesi? Man ir nopirkts biļetes viena spēle. Jā. Uz kur iesi? Uz Serbiju. Jā, tā būs ļoti laba spēle. Jā. Ir ceļš, ja tiks porziņas iekšā. Un Jokičs. Jā, tieši tā. Būs tā kā viņš pret viņu tā kā divi varēs milži mokt. Tieši tā. Mēs tuvojamies noslēgumam. Varbūt novēlējums Jelgavniekiem. Novēlējums Jelgavniekiem ir palikt aktīviem. Šitie 47%, ko mēs redzējām šajās vēlēšanās, tas jau ir ļoti labi pēc tā, kas bija iepriekš, bet palieciet aktīvi, sekojiet līdzi, sakiet, ja mēs kaut ko neesam izdarījuši. Tagad, kad ir tas lietus, kurš neapstājās, cilvēki zvana, raksta, protams, stāsta rekur, protams, cilvēki arī sūta video rekur, mēs iztērījām paši notekas. Ja? Šodien saņēmu e-pastu no cilvēku, viņš saka, es gribu iztērīt šo grāvu, vai es drīkstu. Es viņam šurp braucot šeit zvanīju, bet viņš nepacēla, diemžēl. Tagad droši vien varbūt būs atzvanījis. Gribētu teikt, jā, paldies. Ko man teikt citu? Protams, ja jūs esat gatavs, jo mums ir pamaz līdzekļi tajā ieguldīt līdz šim. Noteikti tas ir jāveicina uz priekšu, jo tagad ir skaidrs, ka pavasari pali vairs nav mūsu problēma. Ja sniegs ir mazāk, mūsu problēma ir šis nebeidzamais lietus, lielais vienkārši ūdens, kas nogāžās zemes. Ir jāgulda tur nauda, jāpielāgojas maksimāli, bet no otras puses atkal visiem ir jāsaprot tas, ka, ja nolīs tik daudz, kā pagājušajā gadā nolīja, tie 200 pār milimetri, to neviens pilsēta nespēja apēst. Jā, pastieties Eiropā, Floridā, Amerikā, un tādu daudzumu, tad ir slikti. Jā, diemžēl. Mēs varam izdarīt maksimumu, bet tad vienalga būs kaut kādi zaudējumi. Okay, tas novēlējums ir daram. Darām, sekojiet līdzi, sakiet, ja mēs kaut ko neesam izdarījuši, un lai mums tik daudz nelīst. Paldies! Pie mums šodien ciemos Pārlielupē bija atnācis Jelgavas domas priekšsēdētājs, jeb kā saka, mērs, Jelgavas pilsētas galva, Mārtiņš Daģis. Uz atvadām! Paldies! Tieši tā. Uz atvadām un klausamies Kjūmani, kas ir Pārlielupas oficiālais mūzikas atbalstītājs un devējs. Pārsvaru nevajag pat ieročus, bet tomēr, ja tu man tos iedos, stāvēšu par savu stabili, tici man. Q ir tas pats, tu tik zini mani. Pasaku paldies priekš minimumu, laime ir viena, tu zini kur. Salā ar pamatiem pili tur.